Esi sveicināts jaunajā epizodē. Šī epizode jau ir astotā. Nu, lai skan intro. Nu ko, ir pagājis tāds neliels laiciņš, un es esmu arī daudz ko pabūvējis. Tādēļ apskatīsim, ko es par šo laiku esmu izdarījis. Es esmu uztaisījis kokus. Koki, manuprāt, baigi izceļ manu to būru. Pašā būdā es esmu arī pietaisījis smelterīti, kas reāli palielina manu efektivitāti. Piemēram, pēc mainīgas ēšana nāku. Un varu kaut ko izsmeltot. Ar vietu ir kā ir, nevarēju baigi izpasties, bet es domāju, ka pietiks. Skatāmies šeit. Ir brīnišķīgi. Visu esmu uzlabojis. Kopš pēdējās epizodes esmu pievienojis sienu. Mums ir pievienojies jauns džekiņš. Tagad aplaudējam. Es aplaudēju, bet jūs noteikti nedzirdējāt. Ir pievienojies Tomas Krālovs. Jā. Sens, mūsu arī bambuka biedrs. Viņš ir apakaļ. Viņš ir pievienojies. Ko es esmu vēl izdarījis? Esmu uztaisījis šo portālu. Tas ir tāds kā centra portāls. Nāk iekšā, redz manu māju, šo. Tagad pastāstīšu arī, ka šī ir par vietu. Tā ir pilsētiņa, kas ir blakus pie pēles. Labi, iesim apsīties laikam to pilsētiņu. Tātad pilsētiņa ir... Tāda kā pilsētiņa. Nedaudz man atgādina kaut kādas spauna būdas, kas varētu būt spaunā. Piemēram, varētu būt kokstritējs, tie, kas vēl atcerās profesiju tādu. Šeit varētu stāvēt burvis, kāda arī bija tāda profesija. Izskatās diezgan labi. Šeit ir enerģija. Šeit arī kaut kāda būdiņa, un tad var kaut mūsu spēli. Es tomēr pārliku, kad vairāk ir tā melnie bloki, komandas biedris Elvuks teica, ka varbūt vajadzētu nomainīt. Un es pamainīju. Izskatās labāk. Viņš vispār gribēja, lai es jaucu šo sūdi nost. Bet nebūs viņam. Un šeit mūsu jaunais biedris būvēja būdiņu. Izsāc, ka vēl nav pabeigta, bet var jau redzēt, kaut kas top. Viņš pielabot kādu akcentiņu. Un būs reāli labi. Paskatieties no tāluma. Reāli izskatās pēc kaut kāda spooky, kāda menšana. Citas uzlabojumus veids uztaisīt ceļus, uzlaboju šo brīnumu, tā lai labāk izskatās. Kaut kā tā lielos vilcienos. Es arī uzlaboju ārpusi un iekšpusi villageru brīnumam. Esmu apsīties. Pahainojas, resnēs. Izskatās labāk. Tātad jūs redzat jau kaut kādu kopējo vibu, ko es mēģinu uzturēt mūsu šajā te kopienā. Jā, ir pagājis laiciņš, arī jūs redzat manu balansu, pārdodas elaitras, arī koks saka beidzot pārdoties, jo kontestos brīžiem viņus vajag. Un jūs man jautāsiet, kāds ir šodienas plāns? Šodienas plāns mēs beidzot apbruņosimies kārtīgi. Tātad iegūsim nedarēt ceļu. Es vēl vēlos dabūt to gēstu, kas mums iepriekšējā epizodē vienkārši izspruka ārā. Es nezinu, kāds notika. Varbūt viņš nomira. Varbūt pat Celvuks nosta. Es nezinu. Bet es ceru, ka viņš nenozina. Varbūt vienkārši viņš kaut kur aizlidoja. Iesim uz nedaru, iegūsim savu setu. Varbūt pa ceļam kaut kādu bēšanu, varbūt eksplorosim. Skatīsimies, ko mums tur piedāvā. Kaut kā tā. Tad būsim baby, to gāstu brīnumu palaidīsim šmorēties un nedarēt ceļu pa vidu.
Nu, kaut kā tā. Kāds man plāns. Tad paņemšu pāris lietas, nolikšu mantas pāris. Man nedaudz nederēts ir iekrājies. Viņš jau ir izsmeltojis bišķi. Bet man nepietiek visiem tūliem un bruņām. Viņš varētu būt, jā. Man tikai sanāk 2 nederēti. Un templates, kas ir vajadzīgs priekš nederētiem, man ir shopā. Tātad to man problēma nebūs. Es paņemu pāris mantas un es dodos uz turieni. Vai? Es esmu spawnā, dodamies uz Netheru. Tā, teleportējamies un mēs esam Netherā. Tātad mūsu galvenais mērķis ir šobrīd atrast gēstu brīnumu. Un cik es atceros, es skatījos kaut kādus video, ka viņš atrodas Soul Sand, tajā brīnumā. Es pagājušais viņu tur atradu. Tikai es neatceros, kur tas ir bājams īsti bija. Es domāju, kaut kur šeit vajadzētu būt. Nav. Kāpēc te reāli šajā virzienā? Neviens te nav bijis, ideāli. Pagad, ja te neviens nav bijis, varbūt eksplorējam šo. Te reāli neviens nav bijis. Ja kas teleportēsimies apakaļ? Kas sliktākais var notikt? Jā, man vispār ir iegūts trinkets. Es nopirku pirmajās epizodēs, neatceros, vai es esmu teicis. Es dabūju Pickmaster Charm, kas tā kā ir burtiski haste efekts, kas man ļoti palīdz mainoties un tā. Es visu burtiski insta mainoju. Pievēršamies spēlē bišķi. Arī gribu dabūt. Jā. Uzēdam, nevajag ēst. Tā, kur te varētu būt tie česti? Uziesim augšā varbūt. Kur tas čests? Rekur. Vienu redzu. Es laikam otru arī redzēju. Lodestones. Vai tas viņam nebija pa vidu nedrēts vajadzīgs? Viņš vēl noteikti vērtīgs. Čekiņi nostilējā. Zeltu vai man vajag? Apstīsimies tik iet marketā. Man ir rangs, tādēļ man ir iespēja atvērt attālināt, bet tāpēc jādodas pie villagera. 24 naudiņas. Vai man ir jēga niekoties ar zeltu? Bet man zeltu vajadzēs priekš nedarēt. Tad es aiziešu sargu. Redzēs, burtiski instamaino visu. Blā. Spirdžokiņš. Visiem tagad mobiem, bet es spieru. Jo es redzēju, ka zombijiem bija ar zombiju horse. Tagad arī visiem man tāds ir virsū spieras. Iespēja man tad es spieru. Zeltu esmu saredzis. Apsīsimies, kas šeit. Šie džekiņi. Šie džeks nepatīk. Tu arī nepatīc. Tu arī gribi. Es tagad arī neesmu samācījies šos bešķaru layoutus. Nekad nav nācies speedrunot. Varbūt kādreiz kopā ar pagastīšu galā. Es gan arī izdomāju. Bet es kādreiz mešot ar Zeldroks, jeb Dāvi, bija kādreiz spēlējis šos te hardcore brīnumus, kur mēs centāmies tikt līdz puķim. Manuprāt, ir kaut kāds tiešais vēl pieejams. Mēs centāmies izkļūt. Manuprāt, mums nekad nesanāca. Kāds tas vienmēr izgāzās. Kurš tas varētu būt? Bet es nekad neesmu mācījies tur ātri būvēt, tur Nether portālus. Bet kur ir te kādi česti? Es ienācu iekšā, es gribēju kādu čestu apsīties. Varbūt tur iekšā nederēts. Tur nebūs. Tiešām tikai viens čests bija? Neiespējami. Varbūt varat uzrakstīt komentārā, kur reāli ir čests parasti stāv. Man šeit tas ir ļoti atkarīgs no šiem bešķa layoutiem. Man šeit viņi lejā nevarētu būt. Jāiet uz augšu. Šeit. Man šeit jau bija. Bet varbūt es palaidu garām. To čestas redzēju. Kur vēl ir? Tiešām visās tikai viens čests ir. Arī gribi. Rekustāņi. Vairāk čestas vairs neredz. Varbūt izdūtot šis viss brīnums. Bet diez vai.
Es laikam tiešām nemāku meklēt. Nu labi, nu neko. Nedaudz zelta ieguvu. Laiks meklēt to gāsta brīnumu. Oi. O! Atradām. Viņš pie kauliem spaunojas. O, rekur. Rekur. Mēs dabujām. Kur šādi viņš izskatās. Ar sev taču ar laikam. Šādi izskatās. Dzirdat? Viņš ir sauss. Kas tie pa puteklīšiem? Labi, paņemsim. Nevar dabūt kā galva. Viņš tāds maziņš man rokās. Varbūt jāpaskatās, varbūt Nether Fortress. Varbūt tur kaut kas interesants vēl ir. Ui! Es reāli aizmirstu par šiem džekņiem. Ja domājies, es dabūtu galvu no pirmā sitiena, tas tam gan būtu. Nu vai nāka pa vienu. Varbūt tas nebija gudri. Viss būs kārtībā, vai ne? Man vis tomēr labāk neiešu. Labi, rekur te patās vēl viens. Paņem tev vēl vienu. Rezervē. O. Es laikam došos atpakaļ uz bāzi. Es nolieku uzstādīju šitos te. Dried gastus un tad, jā. Jūs redzēsiet. Es eju uz bāzi tagad. Es esmu atpakaļ bāzē. Un manuprāt, es šoreiz likšu savā bāzē. Varbūt kaut kas ar tām Elbuksi telpām nav īsti kārtībā. Pagulēsim? O, tik mazs spēlētājs ar viņu, ka var pagulēties pats. Lūdzu, pievienojieties. Bet, ja jūs vēlaties, jūs varat droši pienoties klāt un uzspēlēt kopā ar mani un citiem foršiem spēlētājiem. Jo ir arī pieejams voice chats, kur redzat man ikoniņu sānā. Ielādēsiet modu un jūs dzirdēt serveris. Uztaisīsim paketus. Oi, tik daudz vēl. Es gandrīz shift kliku spiedu. Tas tad nebūtu incidents. Tā kā pēdīsim nedaudz. Hop. Ui! Nē. Nejauši. Stop. Paņemām ūdeni un liksim bāzē. Aiztaisīšu ciet katram veidībam durtis. Nu, durtiņas. Tā, šādi. Viņš netiks cerams karā. Šādi. Nu šādi tev stēcīsim ciet. Uzliekam ūdeni. Un šitā. Palaidu viņu audzēties. Es ceru, ka izaugs epizodu laikā. Lai tik aug. Tā kā no tās Ultidas Lorex Let It Grow. Labi, aizniešanā. Un es Lotstone dabūju. Nu, te pievienošu. Un kompas varbūt. Bet vai kompas ātri uztaisam? Kas ir tur? Un es otru dried gastu ielikšu savā enderchestā. Un vēlos pateikties par šiem spirdīgiem kartupeļiem, kam man ir iespēja pateikties. Paldies. Bet ja vēlies arī, lai tu atsūti man spirdīgo kartupeli, tas ir pavisam elementāri. Pa kristāliem tu aizēji uz šejieni, un tu vienkārši vari uzspiest, ja piegādāties. Un čatā tev rādīsies instrukcijas, vienkārši atsūt man, kad es esmu online serverī. Un tu būsi manā kolekcijā. Tā kā droši uzspiežam uz kompasu. Viss. Tagad vajadzēja būt tā, ka viņš visu laiku rāda šo vietu. Tā ir? Jā, izskatās, ka tā ir. Paiesim šo pusīt. Jā, izskatās, ka viņš tikai rāda to vietu. Perfekti. Un iesim mainot Netherite skrēpu. Tā kā šaimies atpakaļ uz Nether. Tikko ienāca Netherā, es pamanīju kaut ko interesantu. Mans kompas, ko es tikko iestādīju savā bāzē, viņš vienkārši ārdās. Es nezinu. Tas laikam tādēļ, ka es šobrīd atrodos Netherā, bet tas kompas reāli. Viņš vienkārši taisa apgriezienus uz vienu, uz otru pusi. Interesanti, ne? Labi, es palidošu nedaudz prom no šejienes. Jo visdrīzāk tur apakšā viss ir izrakts. Palidošu nedaudz tālāk. Un tad es iešu beidzot rakties. Un es domāju, ka arī
tagad es iegūšu nedarētu, varētu arī pievienot tos tribus, tā lai man skaistāks kostīms. Rokamies lejā, ceram, ka nav labi, viss kārtīgi. Rakstamies tad šo pusi. Reāli viss ir izrādz. Es tiešām ļoti esmu iekavējis. Es ceru, ka kāds man gabaliņu kādu būs atstājis. Labi, es domāju, ka es parakšos un es kaut ko atradīšu, tad jūs redzēsiet. Tā kā pēc ilgas rakšanās es atradu beidzot tikai pirmo gabalu. Nē, divas pirmos. Kur man viņi ir? Pirmos divas gabalus. Es domāju, ka no sākuma es daru kaut ko nepareizi, bet es beidzot atradu kādu gabaliņu. Es domāju, varbūt kāds nepareizies līmenis, varbūt kaut ko Microsoftā kādu funkciju mainīja. Bet nē, beidzot es atradu veselas divas gabalus. Es nezinu, varbūt šajā pusē vēl kāds ir. Jo es reāli tik daudz rakos, lai atrastu tikai divas gabalus. Šausmas, ne? Es ceru, ka man turpmāk veiksies labāk un ātrāk. Es turpināšu rakties. Pēc ilgās rakšanas es iegūtu tikai 15 Ancient Debris. Un mani pīkaiks abi divi ir, kā lai saka, iet uz beigām. Tādēļ es domāju, es tagad ar ranka palīdzību teleportēšos līdz Enderman farmai. Un es salabošu savus pīkaiks. Salabošu savus pīkaiks un došos turpināt rakties. Tā kā, jā. Pēc ilgas mining sesijas es esmu beidzot atpakaļ. Vairākas reizes es devos atjaunot savus pickaxes. Un es beidzot ieguvu pietiekamu netherite skrepu un ancient debris skaitu, lai es saviem visiem tūliem uzliktu netherite. Re, kur ir. Mans mīļais gēsts joprojām vēl audzējas, bet paņemsim un izsmeltosim manu ancient debris. Ieliekam kolu un ieliksim minekārtā šo. Iepildījās. Aiziet. Nu, izsmeltos un tad redzēsim, cik man kopā tas sanāk. Nu ko, ancient debris ir izsmeltots. Un ņem vārā. Sarākam 36 gabali. 36. Nemāku uzskāt ārā pa trepēm. Tagad pārēdēsim viņus par netherite un skatāmies, cik tam man sanāk gabaliņi. 9 heitunos novākam bruņus un liekam augšā. Saliekam visu un bum, bum, bum un bum. Kurš te ir boss? Velkam virsū. Es izskatos, beidzot man ir max sets. Nu, cik tur max man tur pāris rāptiņas pietrūkst. Bet viņas nav tik būtiskas, manuprāt. Beidzot izskatos ideāli. Un uzliekam arī tūliem. Šitā. Op un op. Arī visiem tūliem man ir virsū. Man palika 2 kartiņas. Es vienu noteikti saglabāšu kā kopiju šeit, un vienu varbūt ielieku šopā. Es ļoti vēlos uzlikt sev trimus virsū. Ja nu pliks, netherite sets nav skaists. Jūs piekritīsiet, vai ne? Man tādēļ ir kartiņas. Es apskatīšos internetā kādu smuku kombināciju, un tad es būšu apakaļ. Lai armors izskatītos skaistāk,
Man vajag armor trim. Un es apskatījos dizainu vienu, un man viņš iepatikās. Un man vajadzīgi īpaši tie trimi. Un viens no tiem ir Misteram Trikita. Sarunāju tikties spawnā. Nopirkšu no viņa tribu. Viens no svarīgākajiem trimiem mums būs iegūts. Labrīt, Gasika kungs. Labrīt, labrīt. Cik tad man būs jāskaita šur? Oi! 1 miljons iedomājies. Jogderis. Es nezinu cenu. Nu, vidēji trimi pārdodas no 2000 līdz 10 000. Nu, labi, 5000 der. Der. Tā ir dzerama nauda plusā. Jā, Paldies. liels paldies. Nepalabi. O jā, pasties man jau neturēt sets, redzi? Paskaties man arī sen jau. O jā. Un mēs ieguvām pirmo vajadzīgo trimu. Un viens man jau ir vispār jau ir. Man tikai palika vēl vienu iegūt. Un tad es varēšu beidzot uztaisīt manu smuko setu. Jo viens to man vajadzīgajiem trimiem ir AI armor trims. Un man vēl palika, man ir vajadzīgs Silence armor trims. Es viņu dabūšu, tad es būšu apkārt. Lai es iegūtu šo trimu, man vajadzēja meklēt Ancient City. Jā, un problēma tāda, ka viņu tik ļoti grūti atrast Ancient City. Tad tās brīnumainās texture packs, vai kāds texture packs, tās modpakas, kas kostumu ģenerē visādi brīnums. Ak, Dievs, viņu tik grūti atrast. Es reāli strēt mainoju. Man divi nedarēja pikaitis, gan 3 aplīs. Pasies, cik man tās dimāti bija. Cik daudz. Es ceru, ka tas sūds būs šeit iekšā. Ja nebūs, čekiņ. Es tā jau tur sasolījos šatā. Tur 500 geju tur katram, kas atrod. Es kamēr viņu šo visu brīnumu eksplorošu. Rikta kungs it kā atrada. Cik viņš aptus? Nezinu. Gan jau kā atrada. Ka negrib pārdomāt. Ja šitais būs lūtots, oi. Dusmi iznāks ārā. Labi, Fulbright ieslēgsim. Tad reāli neko te nevar redzēt. Oi, no. Es nevaru. Disks, mēs disku dabūjām. Yes. Let's go. Eko šādi. Es atceru, ka bija eko šādi. Es atcerēšos pēc tam. Nu, kā slēdz būs? Laikam nav. Nu, pirksim 2 stakus. Ļoti bīstami vispār. Tāds kluss gameplays. Streķīts. Tad es turien. Džekiņš saka, ka viņš neatvēr. Tas ir ļoti slikti. Es savāksim to galvu. Jo es gribu. Es neost. Paldies Dievam, es esmu nedaudz ātrāks. Aizsās bez Fulbright. Pārāk tumšs, ne? Vai mēs pastaigāsim nedaudz šādi? Jau tik bailīgi, ne? Kolēģi. Wow. Atkal diski. Flames, ok. Lūdzu. Maksodas, ok. Paņemsim šitos potus.
Diska fragmenti. Brīč. Siltaši paņemsim. Šito disku arī paņemsim. Tik bailīgi. Paņemsim šitos. Varbūt noderēs. Ok. Visās reāli nav. O, davai pēdējā lāde. Jā, manuprāt, es jau visu te būšu eksplorojis. Pēdējā lāde. Pusē nebūs. Aiztiesim šito sūdu. To pēreiz arī. Neesmu droši. Nav. Labi, es vēl pameklēšu, un tad es jums došu ziņu, vai es atradu, vai ne. Diemžēl es neieguvu template. Es neatradu viņu. Un arī Mr. Trickets neatradu. Tādēļ es uzlikšu virsū, ko es varu šobrīd uzlikt virsū. Atvēršu instrukciju. Jā, tad uzliksim virsū. Man vajag šito, ies kopā ar šito, un uzliksim šito. Un man ir cepurītē. Šādi. Kā šādi. Man palika biksēm. Un biksēm man baigi to silence brīnumu. Bet es ceru, ka es ar laiku iegūšu viņu. Tad arī vēlāk arī uzlikšu virsū. Bet šobrīd izskatās šādi. Ir ok. Pēdējā lieta. Paldies, ka biji ar mums. Ko es varu pateikt? Dai. Čau. Pasies to gāstu. Viņš tik priecīgs. Ak, Dievs. Pasies. Prosta lido. Sīkais, ne? Varbūt viņš izaugs. Es ļoti ceru. Ko viņš tur griežās? Wow. Galvas arēps. Pasies cik laimīgs. Ak, Dievs. Tā kā jā. Viss. Čau.